Jā, es gribētu komandu apsveikt tādu pelnītu un tādu darba pilnu uzvaru. Paldies mūsu līdzjutējiem par to fantastisko atbalstu. Jā, un, vienmēr ir grūti iesākt. Grūti iesākt, kā mēs redzējām, Slovēņi nebaidījās spēlēt, jā, bet pa lielam tā bija tāda riktīga darba uzvara. Jā, kādā momenti bija vēl vairāk, bet arī pašā laikā, kā mēs teicām, trešdaļa puiši mācīja pareizi nospēt, lai nosargātu to pārsvaru. Jā, vēl radot arī momentus. Jā, gatavojamies rītdienas spēlē. Paldies! Tagad iespēju uzdot jautājumus. Lūdzu. Kas ir pats grūtākais šajā te īsajā ciklā, kas jums ir 4 dienās 3 spēles bez kļūdas iespējamības? Cik liels spriedienu tas uzliek komandai? Tas vienmēr ir, bet tik patīkami ir tomēr, kad tu mājās spēlē, ja, ka tas tomēr tā publika tevi tā kā rada tev papildus spēks, ja, un tas bija jūtams, ja, ka kaut kur vajadzēja skriet, redzams, ka puiši skrēja, un šodien patiešām bija tāda laba komandas darbība, ja. Nebija tā, ka, man liekas, mēs pat nevienreiz neiekritām kaut kādos pretuzbrukumos 2-1, tā kā mēs visai labi nostrādājām aizsardzības, ja, un radījām daudz momentus. Vairāk mums beidzot mums cerams, ka ies tālāk. Jā. Minēju pirms turnīra par to, ka spēle sākas no aizsardzības. Kāda bija šodien aizsardzība? Jā, kā es teicu, man liekas, ka šodien puiši, redzams, centās, jā, bet tas ir hokejs un tā, teiksim, tā temperatūra, man liekas, hallē, jā, redzams, ka tas lēts pilnīgi nespīd. Viņš jau pēc 5 minūtēm kļūst kā smilšpapīrs un arī pa lēkā, bet es domāju, nebija neviena spēlētāja, kas pagrieztos nost, visi metieni tika bloķēti un cīņu mēs mēģinājām neatdot. Tā kā no aizsardzības, kā es saku, aizsardzībā, ja viss ir kārtībā, tad priekšā mēs varam radīt tos momentus. Jā, ielaidām 2 vārtus, bet būs mums viela, teiksim, rītdienai paskaidrot, ko mēs vēl varam izdarīt. Pirmajā periodā Dans Lošmēls spēlēja, 2., 3. vairs ne, kāpēc tā? Jā, teiksim, tas spiediens, man liekas, tik liels, un tādā brīdī man likās, ka tā maiņa mazlietiņ pazūd tā spēle uzbrukuma zonā, jā, jo Dans tā kā mēģināja vairāk nospēlēt no aizsardzības, jā, un Zemgus turēja ripu, un Rihards, teiksim, man likās, ka tādā brīdī, lai būtu vairāk, teiksim, sadarbību uzbrukumā, jā, tad Zemgus tā kā nocementē kā 3. un ļaut 2 uzspēlēt kā Indrušs un Bukārts, lai viņiem mazliet tāds brīvāks rokas ir, jā, bet, teiksim, arī nevar, Dans arī labi spēlē, jā, bet arī mirklī mēs tā padomājam, kad vai te maiņai būtu mazliet tāda dinamika, jā, kad samainīt. Rītdienas spēle ir kaut kāds plānots arī sastāvā izmaiņas? Pašlaik man grūti teikt, mums no sākuma jāapskatās, jāpadomā, kas un kā, un jāuzzina vispār zilumi pēc katras spēles puišiem ir, jā, un tā kā mums laiks mazliet ir atādvājot. Par to, kā jūs esat apmierināts ar fizisko sagatavotību, tomēr vasara pa vidu starp pasaules čempionātu, šīs te pārbaudas spēles īsā nometne, ko jūs redzat, esat apmierināts? Es domāju, ka jā, ka puiši viss jau, teiksim, ir psiholoģijā, jā, kad raksturā, jo šis ir tas brīdis, kad visi ir noilgojušies pēc hokeja, jā. Varbūt kādam mazliet smagāks kā aiztieši uz tādu ledu, bet kā mēs redzējām līdz pēdējiem, mēs visi slidojām un cīnījāmies, tā kā šeit es domāju, šī turnīrā izlems raksturs, jā, un fizika, kā mēs redzam, visiem ir labi. Jā. Par vārdsargiem Šilovu nespēlēšana pēkšņā, tas ļoti sajauc jums kārtas? Ne kārtas, teiksim, varbūt tas viss tas apkārt, kas bija, tādu mazlietiņu tādu kā uztraukumu radīja. Ja? Kaut mēs redzam, ka Kristers nostāja ļoti fantastiska spēle. Tad seši sākumā, kad tev tie metieni maz, pirmā trešdaļā ir dikti grūti, tad viņi spēlē ieiet, ja? Ne no kā pēkšņi kaut kāds metiens parādās. Tā kā mums ir laba vārdsargi. Latvijai vispār ir laba vārdsargi. Ja mēs tā paskatāmies, mums ir jābūt lepniem, ka mums ir laba vārdsargi, teiksim, skola, ja? Jo kurš vārdsargs ir gatavs iestāties. Tā kā es domāju, ka paldies visiem, kas mums šeit ir vārdsargi. Paldies Ērikam, ka viņš uzreiz atbrauc, ja? Un klubs nāca pretī, un viņš ir arī komandā iekšā.
Varbūt kāds jau īsts komentārs par rītdienas pretinieku, kas ir redzēts, pētīts, kāda apmēram secinājuma. Nu, teiksim, Ukraina, viņi meistarīgi komanda. Jā. Mēs redzam, nepavēlt viņi vinnēs savu to divīziju tik augstāk. Jā, un es domāju, ka šeit viss izšķirs disciplīna, kā es teikšu, uz pirmā vietā. Jā. Ja mēs Slovēņiem pirmo vairākumu atļāvām izspēlēt, man liekas, otrās trešdaļas vidusdaļā. Jā. Mēs pusi spēli, disciplinēti spēlēm nedēvām viņam pat iespēju atelpoties, lai kaut ko radītu tādu ļoti bīstamu. Ja? Un paši, teiksim, strādājām tā, ka viņi noraidījās. Ja? Un tāpēc mums rītā tieši tas pats ir jācenšas aktīvi spēlēt tā, lai piespiest pretinieki kaut kur noraidīties, lai viņi vēl smagāk, teiksim, pateiktu. 3 vārtu vairākumā skaidrs, ka pasaules čempionātā bija arī citi izpildītāji. Šeit kaut kā tas zīmējums pamainījies ir? Jā, kaut kas pamainījās, jā. Tā kā tas ir labi. Es ceru, ka tas tā arī tālāk ies, jā. Un labi, ka puiši tā saprotās, un tas bija vajadzīgs, jā. Jo kā tu trenē to vairāk, un viņš neiet, un tad tu sāc uztraukties un nezinu, ko darīt, jā. Un šodien pirmajā maiņā labi gāja, es ceru, ka rītā otrā maiņa arī pavilksies, tā kā. Konstantīni, tev bija jautājums. Spēles vai vienkārši tam, ka Slovēņi beigas, ka viņus provocēt? Nu, to, ka provocēt, nē, viņi pats pa sev Slovēņi tādu aktīvu spēlē. Nu, viņi visi gabarītos redzam tādu lieli, jā, un viņi vienmēr grib tā kā izraisīt to konfliktu. Jā. Tāpēc es saku, puiši disciplinēti nospēlēja, mēs neatbildējām pretīm, un jā. Kāds jautājums jau? Lūdzu. Pirms sezonas periodā tomēr spēlētājiem cita sagatavotība, cita domāšana. Kā varbūt jūs kā treneris pašlaik izjūtat tās izpējas vai treniņos uz laukumu saistībā kā pārsvaru? Es domāju, visiem ir svaigas galvas, kā mēs redzam, jā, jo man liekas, ir vieglāk ar viņiem, teiksim, pateikt, ko mēs no viņiem gribam. Viņi vieglāk uztver. Šodien man patīk tas, ka puiši uztvēra uzreiz, teiksim, tās nianses, pie ko mēs teicām, piestrādāt, jā, un tas ir tas sākums, sezonas sākums, ja, kad tev nav tās spēles, sliktas spēles, kur tu daudz kļūdījies, varbūt labi spēlēs, ka tu esi atslābinājies. Šeit viss sākums ir, ja, un tā koncentrācija ir lielāka. Jā. Par ledu. Skaidrs, ka vasarā šeit ledus nebija un speciāli jums tas tika uzliets. Ir cerības, ka tas ledus kļūs labāks nākošajās dienās, vai kā tas notiek? Domāju, ka nē, mēs visi vienādos apstākļos. Es negribu sūdzēties uz ledu, vienkārši kā mēs redzam, ja, kad karsts ļoti ir, ja, un pateicoties mūsu atbalstītājiem, mūsu faniem, ja, kad pilna hale un jā, teiksim, brāķi kaut kur ir vienmēr, ja, bet arī pašā laikā šodien man patīk, ka mēs ļoti daudz metienus uztaisījām. Ja, kas reizē mums ir netipiski, ka mēs mēģinām pārāk daudz izspēlēt. Šodien pat varēja kaut kur pateikt, ka varēja kaut kur papildus piespēles sameklēt, ja, bet puiši tādā ziņā bija ļoti sakoncentrēti uz metienu. Tas jau arī tas, ka ledus ir mazliet, teiksim, tāds ātri paliek tāds tā kā smilšpapīrs, tad liek piespēli, viņi var pārliekt pāri nojai, ja, un to viņi labi uztvēr, ka vairāk jāmet un jāmeklē vārdu priekšā. Jautājumu nav. Paldies! Jā.